Šodien es gribu padalīties ar vienu no novada lepnumiem un kādu vērtīgu projektu Zirgu zinību skolu Dimanta Pakavi, kur ir uzaugusi, starp citu, arī Latvijas čempione Gabriela Jēkabsone, kur savos 15 gados jau ir profesionāli jātniece. Tā sanāk. Tā sanāk. Un, lai arī skola šobrīd atver pieteikumu arī uz maksas nodarbībām jaunajiem jātniekiem, pamatā šim projektam ir sociāls ieguldījums sabiedrībā, respektīvi Sandra, kas ir šīs vietas saimniece, viņa piedāvā maznodrošināt ģimeņu bērniem šīs nodarbības bez maksas. Sandra, saka, lūdzu, ko dod cilvēka sadarbība ar zirgu? Gribētos tomēr uzsvērt kā pirmo šis te emocionālais pacēlums, ko dod zirgs. Jo zirgs tomēr liek mūsu dvēselēm dziedāt. Tas ir pirmais. Ar to viss sākās. Tālāk seko, protams, sportiskā aktivitāte, kas liek bērniem viedierīces nomainīt pret sportu, kas notiek brīvā dabā. Rezultātā mēs stiprinam savu imūnsistēmu, nervu sistēmu, attīstam līdzsvaru, stabilitāti, fizisko kondīciju kopumā, attīstam kognitīvās prasmes. Zirgs arī iemāca bērniem domāt un dzīvot zaļi, tāpēc, ka zirgs, tāpat arī kā mēs, esam daļa no dabas. Ūdens, kāds burkāns, kāds ābols, tīra vide, zāle. Katru dienu, esot kopā ar zirgu, zirgs palīdz mums veidot savu labāko es. Mēs izceļam savas pozitīvās īpašības, attīstam pozitīvo līderi, mācāmies sadarboties, dzirdēt, līdzatbildību, arī atbildību, lēmumu pieņemšanu. Tā teikt, katru dienu kļūstam arvien labāki. Un arī tās nodarbības, kas mums ir vērstas tieši attiecībā uz šiem psiholoemocionālajiem mirkļiem, tas ir reti, kad ir iesaistīts zirgs. Tās vairāk ir nodarbības no zemes, kurās strādā psihologs un māca bērniem šīs prasmes, un tās prasmes viss būs nepieciešams pēc tam uz zirga. Tā kā jūs sniedzat atbalstu maznodrošinātu ģimeņu bērniem, kas ir tas, kā sabiedrība var jūs tieši atbilstīt? Pirmām kārtām jau finansiāli, jo nepieciešams, protams, ir gan zirgus uzturēt, gan arī pasniedzējiem maksāt atlīdzības. Un otrām kārtām mēs varam atvērt arī barteriem, materiāliem, dāvinājumiem, jā, teiksim, mums ir aktualitāte, ir āra toalete, varbūt tās ir iespēja kādam uzdāvināt mums, koku materiāli, zirgu nojumēji, siens, varbūt kādam ir, domāju, diez vai šajā gadā. Bet varbūt tomēr kādam ir kvalitatīvs siens, ja? Kvalitatīvs siens. Un, respektīvi, par finansiālo atbalstu es pievienošu zem video nodibinājumu nosaukumu, konta numuru, tā kā, ja esat vēlmi atbalstīt šo projektu, laipni lūgtum. Un paldies visiem tiem, kur atsauksies.